ne pirmo un arī ne pēdējo visticamāk reizi savu profesionālo karjeru noslēdz Deriks Chisora. Šoreiz viņš teica, ka viņš noslēdz karjeru Lielbritānijā. Šo cīņu bija atnākuši apsīties Niks Bols, George Joyce, Anthony Jārds, Dilans Vaits, Tysons Furijs, Franks Vorens, daudzi pazīstami boksa sabiedrībā cilvēki. Un cīņa pati pa sevi bija ļoti interesanta. Otto Wallins teorētiski bija vajadzēja viņam būt favorītam šo cīņu, bet 41 gadu vecais Deriks Chisora parādīja to, ka viņš ir elitei piederīgs, vairāk kārt cīnījies par pasaules čempionu titulu, bet tā arī nav iegūs. Un divreiz pat šajā cīņas laikā nosūtīja knockdownā Otto Wallinu, vienreiz pat ļoti efektīvi, pilnīgi tā aizlidināja šo zviedru pa gaisu, bet spēja izvilkt visus raundus Otto Wallins ar Deriku Chisoru un ar vienbalsīgu tiesneša lēmumu britu smagsvars tika pie savas kārtējās uzvaras. Un tad pašās beigās, ceļot plakātiņus augšā, gaidot cilvēku ovācijas, tad Chisora saprata, kurš tad varētu būt viņa nākamais pretinieks. Vai viņš piedāvāja Usyku, Joshua un Dubois. Vislielākās ovācijas bija tieši par Joshua. Vai tā cīņa notiks? Labs jautājums. Deriks Chisora ir cīnījies ar leģendām. Viņš ir cīnījies ar visiem. Un kā jau ierasts, Deriks Chisora kopā ar pretinieku vienmēr uzēd kādu burgerīti, ko pats viņš ir sarūpējis. Tāds ir tāda viņa stila iezīme. Tā ir viņa, kā saka, fiška. Un pēc cīņas abas divi pateica, ka laba cīņa. Laba cīņa bija pasensēja. Abiem sašķēdīt, vairāk sašķēdīt bija Derika Chisora. Vienā no epizodēm Otto Wallins viņam trāpīja netīšām ar galvu. Līdz ar to pāršalts vajag kaus. Gaidām nākamās ziņas, kas tad būs nākamais Derika Chisora izaicinājums.